Koka zirgs pērk Saftehnika akcijas. Kas tas vispār ir, ko tas viss nozīmē? Koka zirgs, es domāju, tur akcionāri mēģināšu izspēlēt tēmu par Trojas zirgu, bet es teicu, tas ir tikai mans minējums. Bet labi pie būtības. Koka zirgs, kas ir viens no Saftehnika akcionāriem, un šis uzņēmums pieder uzņēmuma vadībai, akcionāriem, ir veicis Saftehnikas akciju iegādi. Kāpēc tas ir zīmīgi? Zīmīgi tas ir tāpēc, ka pēdējo reizi, kad Koka zirgs sāka pirkt akcijas, tad labu laiciņu atpakaļ pirms 6 gadiem, tad no pirmā pirkuma, pēc tam 4 gadu laikā, akcijas cena pakāpās par 400%. Mans pieņēmums ir tāds, ka Koka zirgs redz to, ka uzņēmumam varētu būt potenciāli spīdoša nākotne tuvākajā laikā, pārskatāmā nākotnē, tuvākajos gados. Tāpēc ir vērts piepirkt klāt akcijas. Tāda ir mana teorija. Un nav teiks, ka tas viss atkārtosies. Protams, nav investīciju rekomendācija, bet šis ir ļoti interesants signāls. Par šo visu parasti no sākuma es rakstu kaspars.substack.com. Pievienojies tur.